9. sērija. Jo vairāk pavadu dienas taizemē, jo mazāk pārsteidz tajiešu virtuve un ēdienu pagatavošana. Protams, ka sākam jau pierast, ka tas šeit ir normāli un visur. Kā? Šodienas mūsu mērķis ir nokļūt kaut kādus 60 km no mūsu lokācijas vietas uz to instagramisko vietu, ko daudz tā sauc, kur tirgus ir un tas vilciens iet cauri viņam. Un pēc tā ir doma nokļūt uz to peldošo tirgu saucamo, kur ar laivām tu brauc cauri, tu tam tirgumu saucamo. Tad mums tagad ir ātreizēm paēst, izdomājam šodien pārmaiņas pēc paēst 7-Eleven, jo te tā paēšana, nezinu, kaut kā daudz kas neuzrunā. Ejam tikai paēst 7-Eleven, pēc tam meklējam vai nu Grābu, vai nu Boltu un braucam ar taksi tālāk uz to tirgu. Ledus piegāde šitā notiekās. Iekšā maisos ir ledus. Nu tā. Tas mūsu brokastis izskatās šāds. Cik mēs kopā samaksājām? Nu, kurš ir nepilns piečiks. Šitais te maizītes, toster maizītes, ūdeņi 2 gabalu, burgers un tā, ēdam. Ārā temperatūra plus 29 grādi, bet jūties kā plus 34. Tā arī bija. 803. Ņemam atkal Grābu aplikāciju un skatāmies, kurš tad būs ar mieru mūs aizvest 70 km no mūsu lokācijas vietas. Atrodam pa 803 batiem, jeb nepilni 20 eiro. Bet nu jā, tas ir tikai viens gals, jeb atpakaļ, protams, mums būs jāmeklē kāds cits taksis. Un ļoti cerams, ka nebūs tāds pārsteigums, kā mums bija Dragon templī, jeb Pūķa templī. Kas neredzēja to sēriju, tad paskatieties iepriekšējo sēriju. Nu tā, esam 70 km atbraukuši, kaut kādu stundu 20 apmēram rekošu te taksīti. Un te mēs esam pie tā mūsu galamērķa, tā tirgus, kur iet tas vilciens iet. Iesim pastīsies, kaut kur tagad caur tajā ir. Tātad, kas mums ir kaut kāds tirgus, viss, ko tirgojās. Šeit būs mana drona skati, lai jūs daudz maz saprastu, kas te vispār notiekās. Jeb šī visa eja ir dzelzceļa sliedes, ap kurām tad ir tirgošanās vietas. Tagad cerams, ka jūs saprotat, par ko es runāju. Kāds liels bardaks šeit tomēr ir. Atbraucām kā balts lapas, jeb nezinājām, kur kas notiekās un kur vispār jāiet ir. Sagadījās tā, kad uzreiz, kad atbraucām, arī tuvojās laikam vilciens. Tā kā būtu saplānojuši, bet nē. Bet lielākais uzdevums šajā visā šaurībā bija atrast, kur paskatīties vismaz kaut ko. Tā, bardaks te nenormāls. Nu ok, likās, ka esam daudz maz atraduši vietu, kur kaut ko vismaz redzēt. Bet nē, bāc, šeit taču taisa ciet nojums, lai vilciens tiktu garām. Un atkal tajā šaurībā kaut kā jāmeklē sprauga, kur kaut ko vismaz var redzēt. Vietas nav vispār, visi stumdās, visi grūstās, vienam jāiet iekšā, vienam ārā, vēl viens ar ledu nesās cauri, kreģi bardaks konkrēts. Kas vēl ledu nesās vēl? Vai mama? Vai kur ledu? Pārdevējs gan cenšas kaut ko darīt lietas labā vismaz ap savām tirgošanās vietām un pasaka citiem, kur ir jāiet, lai vilciens neuzbrauktu virsū. Mazliet pātrināja, lai ātrāk kadri iet, ja vilciens brauca diezgan lēnām un uzmanīgi un prātīgi. Izbaudīt šo tirgu tu vari divējādi. Gan no ārpuses skatīties vilcienu, gan no iekšpuses, jo vilcienam ir savs maršruts, kas iet līdz pat Bangkokai, un gala pietura būs šī.
Un viss aiziet bardaks tālāk. Tātad, ko tad šeit var nopirkt? Nopirkt var, man liekas, ka par pašu velu. Jeb gan saldumus, gardumus, gan saldējumu. Gan svaigo gaļu pat, svaigas zivis. Liekas, ka tās pašas sameidīgās, ko mēs barojām. Protams, ka arī drēbes. Principā tad jebko var nopirkt, man tā liekas. Laikam neiesprīt ne uz ko. Kurš patreiz izņemot lielu bardeku, neko citu neredzam. Ejam un nevaram saprast. Tirgotājs sāk krāmēties atkal nost. Tad jau laikam tas vilciens, kas tikko atnāca, iesakal prom. Bet nu jau mēs esam mazliet gudrāki. Jeb sākam jau meklēt vietu laicīgi, lai nebūtu iespiesti kā pirmajā reizē. Pagaibišķiņ. Ar to šim krāmējās? Nu labi, stāv un atšķirt te kaut ko. Te līdz līnijai. Nu patreiz liels bardaks te tauta, ka maz neliekās un nezinu. Neko saprast nevar. Tur viss spiežās. Tā, nu jā, tur laikam tā stacijā. Šāda arī izskatās gala stacija šim vilcienu reisam. Kā jau jums teicu, jo tālāk no Bankokas, jo lētākas cenas. Šeit pirms viņas smūtīs ļoti lēti bija. Acis rakst ārā. Nevar saprast, citrons vai apelsīns. Tā, nu šeit arī tas vilciena gala stacija. Un tur ir tas tirgus tālāk. Principā šito vilcienu var aizbraukt arī, ar šito nē, bet pārsēžoties var aizbraukt līdz pašai Bankokai. Tā kā pa lielam arī tādu opciju pastāv, ka jūs atbraucat uz šejienu ar kaut kā transportu un pēc tam atpakaļ jūs braucat līdz pusceļam, aizbraucat ar vilcienu. Nu, tad var meklēt tālāk kaut transportu vai nu arī braucat līdz pašam galam ar pārsēšanos. Tagad mums var pastīties to vilciens, kāds viņš izskatās no tāluma. Ja, respektīvi, tur jau, ka viss stāv viņam klāt, neviens jau neko neredz. Ja, pieņemsim, tehniskiem cilvēkiem jau baigi interesē, varam pastīties, kāds viņam dzinējs ir. Lūk, arī šādiem dzinējiem viņš šeit strādā. Nu, tagad mums vajadzētu tikt uz to nākamo lokācijas vietu. Peldošo tirgu, jā, ka tas tirgus kaut kāds tur ir. Kā meklēsim, skatīsimies, vai grābu mēs varam paņemt. Tā, grābu esam izsaukuši. Brauc, tas maksā 132 bati. 132 bati. 3,40. Kaut kā 3,40 apmēram. Līdz tam peldošam tirgum. 4 minūtes gaidām.
Tā, mēs esam tikko atbraukuši, tad tāds, reku, mūsu šoferis pagaidīs. Jā. Ok. Yeah, and how much this and how much this? Yes. Pattern boat 1 hour 2 pepper 1,200 baht. Motor boat 2 pepper 1 boat 1 hour 1,600 baht. Iespējams, ka nedaudz par dārgu paņēmām, jeb mēs nemaz nezinām, jo pirmais tirgonis uzreiz pienāca klāt un sāka ar mums runāt. No pieredzes zinot, parasti dārgākie ir tie, kas pirmie uzreiz sāka ar tevīm runāt. Nu neko, paņēmām beigās laivu ar motoru mums diviem, un tas mums izmaksāja 40 eiro kopā, 1 stunda. Otra laiva bija airu laiva, to mēs neņēmām, jo īsāka distance un mazāk mēs redzēsim. Tā, protams, arī attiecīgi lētāk bija. Nu tā, es nezinu, droši vien, ka pārmaksājām, bet mums 1600 kračus samaksājām. Tas ir kaut kādi 40 eiro 1 stundu. Mēs varēsim braukt pa šito tirgu. O, pasties, re. Mūsu laiviņa. Tāds baigi klusais motoriņš. Jā. Es sēduši priekšā. Nu, protams. Jā. Tikets, jā. Tā, mums tur privātā tūra var sākties uz to tirgus uz ūdens. Maucam. Mēs neko nepērkam, bet braucam. Kamārai draudzē. Tu viņu liks uz kakla? Nē. No, thank you. Tā, nu sākās tā. Uzka ir ārā, re. Kur ārā? Jā, reku ārā. Nu, tā te sākās bardeks. Es izlakšu ārā. Jā. Vistas čūskas, viss kas tur ir. Jā, pa cilvēku trūkumu šeit nevar sūdzēties. Izvēlējāmies laivu ar motoru, bet jau pašā sākumā secinām to, ka jēgas nebija nekādas. Tur, kur ar motoru, tur arī bez motoru laivas. Visas stāv sastrēgumā. Un nevaram saprast, kas ir tas, kas tur bremzē to visu. Ļoti superīgs šis pasākums. Un, protams, ka mēs jau uzreiz zirgojamies, ja prātā nāk Instagram vs reality. Tā, mēs esam nelielā propkā. Jūs paskatāties, kas šeit notiekās. OMG! Te bija mierīgi varētu un arī čūs droši vien uzlikt, bet tad tas skrieta. Tamāra caur laivām. Dig, aizmos projām. Tālāk jau peldot, ja izstāvot to sastrēgumu, secinām faktu, ka laivu vadītāji to sastrēgumu taisa ar to, ka piebrauc klāt pie tirgoņiem un līdz ar to šķērsojot ceļu citiem. Un tā arī rodās sastrēgums. Bet mums tā laiks iet uz priekšu un sēdēt visu laiku sastrēgumu arī negribās. Tur jau tās bābas visu čakarē prāt, tās te, kas tirgojās. Šiem patīk bižuka. Un tagad klausieties, kā mūs taisās piečakari. How many? 1, 2, 3. One. 1, 1. No, only one. Only one. No. Only one. 1, only one.
Thank you. Jā. Tā, tad Tamārai arī saldējumiņš tika. Te visu, ko piedāvā. Nu, jā, nu. Davai, sitam viņus! Tev ar tādu attieksmi nevar šeit. Esam tikuši no sastrēguma ārā un nu jau mazliet brīvāk varam peldēt. Šeit jau gar malām redzam arī dažādas tirgošanās vietas. Liekas, ka ja nezina šos kanālu ceļus, tad apmaldīsies jau pirmajā šķērsielā. Protams, ka šī ir tikai maza daļiņa, ko es jums parādu, jo tie kanālu ceļi šeit ir ļoti daudz un ļoti gari, un visi pilni ir ar tirgošanās vietām. Cik var saprast, tad mūsu laivas vadītājs ir sapratis, ka mēs neesam atbraukuši šeit iepirkties, un ir izvadājis nedaudz pa tirgu, tad izvadā mūs nedaudz arī pa kanāliem, kur nav tirgošanās. Parāda, kā dzīvo šeit vietējie iedzīvotāji. Un, protams, kur tad bez varāniem, kas šeit bija malu malās. Brīžam arī kāds bija lielāks, 2-metrīgs, bet šīs tāds standartiņš, 1,5 metra apmēram garš. Kur? Re? Varāns. Re, kur peld. Re, kur peld.Īdies tagad krokodils peld. Wow, re, kā aiziet tur projām kanāls. Wow! Nu, cik smuki. Hello, bye bye. Thank you. Nu, re, kāda. Čikita, Tailanda. Labi, es gribu droši vien, lai mēs no smuki notučēt. Ak, Dievs! Bet viņš jau droši vien neko nedara, vai ne? Tā. Re, ko mēs te redzam te patās? Kā jūs jūties tagad? Baigi! Bet šits ir maziņš. Nē, ko labi, jūs man te piekasaties, es iešu projām. Augšā. Maidzīvnieciņš. Ko tik te nevar redzēt? Katrā ziņā... kas viņi bija? Tas varāns? Jā. Katrā ziņā varāni te ļoti daudz. Viņi ir lieli, maziņi. Šitās te nebija tik liels, kādu mēs redzējām Bankokā. Tur vispār vēl lielāki. 10 km ātruma ierobežojums. Ātrāk nevar braukt. Reku pat ir kaut kāda varāna zīme kaut kāda. Reku pasties, re. Kruč, mēs iebraucam varāna teritorijā. Es teicu. Ko tu teici? Es teicu, ka mums grib izbarot. Vot, tevi sapucēja. Sapucēju uz upurēšanu. Kruč, izbaros Tamāru varāniem. Viņš tagad mūs ieved iekšā tupikā, lai mēs ārā netiekam. Nu jā.
Jā, un tur galā gaida lielais varāns. Kā iztauks? Kāpēc tu esi sapucējusies? Kā viņš tagad ēdīs tevi? Būs jāēd, nesmuku. Nu tā, par to tūru tagad, jā. Bija ok, vai ne? Bija jau interesanti, jā. Jā, viņš prasījās, viņš diezgan lēnām brauc, prasījās ātrāk, tādā ziņā, ka mēs vairāk būtu redzējuši. Bet bija ok. Reku par 150 batiem, jeb 4 eiro. Šitādu bildīti mums uztaisīja. Kur mums bija? Nē, tā mums nebija, bet tāda pati tā laiva mums bija, jā. Nu, kaut kā tā kā, jā. Nos ķūņīgi viņi te pasisti baigi, skatoties, arī karbona durvis, karbona spārni, karbona kapots, priekšā kaut citur kūlēs trakais. Nu, tie nenormālie čaļi bija. Un tā, apakaļceļā tagad esam Boltu paņēmušo, grābs atkal nebija. Tātad, nu, īstenībā jums jāizmanto abas divas aplikācijas, jo, nu, ja jūs ņemsiet grābu, jūs varat gaidīt visu laiku, nezinu. Jo, nu, Bolts tagad paņēmis, kārtībā braucam, un šitas mūsu apakaļ iznāks 876, kaut kā 22 eiro. Bet tas sektors kopējais jau, tas ir kaut kādi 70 laikam kilometri sanāk.